Labdien, labdien visi klātesošie. Es saprotu, ka mums paneļa diskusijas noslēgumā būs laiks arī jūsu jautājumiem, tā kā noteikti izmantojiet iespēju, pārdomājiet mūsu sarunas laikā, kas ir jums aktuāli, un mēs priecāsimies uzklausīt un rast atbildes uz šiem jautājumiem. Bet es gribētu sākt mūsu sarunu ar jautājumu, kāpēc un kā ilgtspējas jautājumi ir nonākuši jūsu dienas kārtībā, jo es neizlikšos, ka es nezinu faktu, ka jūs visi pārstāvat uzņēmumus, organizācijas, kam ilgtspējas jautājumi nav sveši, un jūs tiešām pretstatā daudziem, kas pēdējā laikā saka, ka mēs par to domājam 20 gadus un ar to strādājam. Jūs vienā vai citā veidā patiešām esat jau nopietni ar ilgtspējas vai ESG vides sociālajiem pārvaldības aspektiem strādājuši. Tad kāpēc un kā ilgtspējas jautājumi nonāca jūsu dienas kārtībā? Zanda vai Kaspar, kurš no jums būtu gatavs sākt? Jā, faktiski ilgtspējas jautājumi Rimi dienas kārtībā ir jau kopš pirmā Rimi veikala izveides Latvijā. Un, tas galvenais fokus pirmos 10-15 gadus bija tieši uz produktu kvalitāti. Tātad esam pārtikas mazumtirgotājs, līdz ar to pārtikas drošība un kvalitatīvi produkti ir numur 1 prioritāte jau kopš pirmā veikala. Savukārt ESG, šis te plašākais tvērums, faktiski mūsdienas kārtībā ir kādus 8 gadus. Un tāds lielāks grūdienis bija tieši Parīzes vienošanās ANO līmenī, kad arī mūsu grupas uzņēmums, grupas īpašnieks, IKA grupa Zviedrijā izveido šo stratēģijas nodaļu, un tad arī Baltijā sākām ar to strādāt, ne tikai ar kvalitāti, bet arī ar vides ietekmes mazināšanu un dažādu sociālās atbildības spektru. Paldies! Kā ar zaļo punktu, zinot, ka jūs esat vieni no ilgtspējas indeksa izveidotājiem, un ilgtspējas indeks tapa pirms jau krietni laika, pirms kādiem 14 gadiem, tad noteikti tajā brīdī arī sākās jūsu ceļš, vai vēl senāk? Viena zaļāk nebija ko paaicināt, tāpēc paaicināja mūs. Es esmu diezgan pragmātisks cilvēks un uz visām jaunām lietām skatos pēc principa 7 reizes nomēru un tad 1 reizi griezu. Jo mēs jau paši esam pārliecinājušies, ka ļoti bieži vis kaut kādi jauninājumi ir tādi burbuļi, kas hops, un pēc tam pārplīst un vairs nav. Bet tas ESG kaut kā jau tā kā vairāk mazliet noturējies nekā 10, cik teica gads, 10, jā, vairāk gadus. Nu, lūk, un zaļais punkts savā ziņā ir diezgan mazs uzņēmums. Mums nav šādu veikalu vai ražošanas iekārtu, bet tomēr arī lietas, kuras mēs varam darīt. Un tad, kad es Madara man diezgan ir krietni pamocījusi ar to ESG, un beigās, ka es sapratu, ka ir jau lietas, kuras mēs ikdienā esam darījuši, tagad to ir pienācis vienkārši laiks noformulēt un apzināt, un tā skaisti salikt pa plauktiņiem, un tā teikt, iepakot pēc jaunākās modes. Paldies. Varbūt papildinot Kasparu, tad mūsu uzņēmuma grupa Eko Baltija sevi ietver atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi, kas jau pašā būtībā ir ilgtspējīgs process. Un, ja mēs tagad runājam tieši par šo ESG, tad jāsaka tā, ka es teiktu, 2016. gads ir tas, kad mūsu redzeslokā šī ilgtspēja kā termins parādījās, kad viens no akcionāriem kļuva Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, kas nāca kopā ar ilgtspējas pārskatiem un ilgtspējas mērījumiem. Un, kā Kaspars minēja, tad ESG arī šogad ir bijis mūsu tādas ļoti top prioritāte, kur sanāca pastrādāt interesanti un produktīvi. Un man vienmēr licies pieminēja, ka atkrituma apsaimniekošanas nozara tas pats par sevi ir ilgtspējīgi. Man savukārt uzreiz pirmā doma radās, ka faktiski jūs cīnāties ar to, kur līdz tam ražotāji un patērētāji nav pieņēmuši pietiekami pārdomātas droši vien lēmumus, lai preces kļūtu vai produkti kļūtu
par atkritumiem. Bet runājot par finanšu nozari, Irina, mēs tieši pirms pasākuma runājam, ka līdzīgi kā Kaspars teica, zaļā punkta kontekstā arī finanšu nozarē ilgtspēja ir dienas kārtībā pietiekami sen, tikai ir mainījies fokus. Ļoti precīzi. Es domāju, ka kas ir svarīgi, ka ilgspēja pēc būtības ir par atbildīgu biznesu, par atbildīgu biznesa modeli, un nav tā, ka mēs ar to esam sākuši strādāt 5 vai 10 gadus atpakaļ. Ja jūs lasīsiet Swedbank grupas gada pārskatu, jūs redzēsiet, ka tur ir statements par to, ka mēs jau esam ilgspējīgs uzņemt 200 gadus. Tā kā pašas uzsākšanas Swedbank uzskata, ka esam ilgspējas biznesa, bet varbūt kas mainījies pēdējo 10 gadu laikā, es teiktu, ka iepriekš fokus bija vairāk uz mārketingu, uz kaut kādiem vienkāršiem produktiem klientiem. Tagad fokus bišķiņ pamainījies uz varbūt risku pārvaldību. Un atgriežoties pie ESG burtiem, iepriekš tomēr fokusā bija SDGs, tā kā Social Development Goals, ilgspējas attīstības mērķi, skaties caur šo prizmu, tagad skatās caur ESG prizmu, un, protams, ir nācis klāt regulējums, kas ir attiecināms gan uz uzņēmumiem, gan uz finanšu sektoru kopumā. Līdz ar to tiešām ļoti, ļoti pamainījies tieši, kā mēs ar to strādājam, bet es domāju, es bišķiņ precizēšu bišķiņ vēlāk. Paldies! Klausoties jūs, varbūt arī klātesošajiem vai tie, kas sako līdz tiešraidei, var rasties zināmas bažas par to, cik lielas ir viņu iespējas veiksmīgi, efektīvi strādāt ar ilgtspējas vai vides sociāliem pārvaldības aspektiem. Un tiešām pēdējā laikā, sakojot līdz dažādiem pasākumiem, ir iespēja pamanīt, ka virkne uzņēmumu dalās tikai labajā praksē, un tas tiešām rada bažas pārējos, kuri piedzīvo neizdošanos, jo jebkuras pārmaiņas ir saistītas ar izaicinājumiem. Gribu aicināt jūs padalīties, kas ir izaicinājumi, vai varbūt kas ir tās neizdošanās, ko jūs piedzīvojat ikdienā, lai savā ziņā iedrošinātu tos, kas ir tikai ceļa sākumā, vai ir jau saskārušies ar pirmajām grūtībām. Kurš būtu gatavs sākt? Kaspar, jā. Man ļoti iepatikās šis termins, ko teica Irina, atbildīgs bizness, jo tas nozīmē, ka ir atbildība par to rīcību, ko mēs darām patreiz, ir atbildība pret klientiem, ir atbildība pret partneriem, pret sabiedrību, arī pret valsts institūcijām, un arī par to, kas paliks nākotnē pēc mums, jo daudz jau mēs zinām, ka mēs varam uztaisīt tādu ātru biznesu, un pēc mums paliek piemēsloti meži. Es tā vienkārši saku, kaut gan mēslošana arī vajadzīga, citādi mums jau nebūtu biznesa. Bet tiem, kas domā par ESG, es domāju, ka ļoti vienkārši ir paskatīties uz tām darbībām, ko jūs darat, un tad ir tā kā formulārs, ko tas ESG nozīmē, un es domāju, ka diezgan daudzi par 50% vismaz jau varēs savilkt paralēls ar tām darbībām, ko jūs darat, ar to saucamo ESG. Tāpat jau jūs rūpējaties par saviem darbiniekiem, tāpat turat rūpi par klientiem. Tā kā es domāju, ka tur neizdošanās nav tāds vārds, ir vienkārši, cik mēs to pareizi skaisti saliksim pa plauktiņiem. Paldies. Zanda, kad es sāku runāt par izaicinājumiem, tu uzreiz piekrītoši māja ar galvu, tā kā iespējams tik milzīgā uzņēmumā kā Rimī ir arī grūtības, ne tikai panākumi. Protams, un mēs arī esam ļoti atvērti par to runāt, jo tas ir viens no veidiem, kā izvairīties no zaļmaldināšanas. Ja mēs runāsim tikai mārketingā un PR par visu lielisko, ko mēs darām, tad pastāv šis risks. Kas ir lielākie izaicinājumi? Protams, tās ir trešā tvēruma emisijas. Scope 3, pirmais, otrais tvērums, zaļā enerģija mums jau ir. Mēs maksimāli optimizējam piegādes tīklus, lai pēc iespējas izmantot degvielu un visu pārējo. Mūsu pašu darbībā mēs jau esam klimatneitrāli to kompensējot, taču trešais tvērums ir 97% no mūsu emisijām. Produkti, ko mēs tirgojam, un visas piegādes ķēdē radītās emisijas un visas pārējās lietas, kas, protams, ir milzīgs izaicinājums. Bet par tādām
varbūt tādām vienkāršākām lietām es gribētu minēt dažus piemērus. Mums ir datos balstīti pierādījumi, ka mūsu birojā darbinieki joprojām nemāk šķirot atkritumus. Mums Igauņu startups ir uzlicis tādas nelielas kameras šķirošanas šajās nodalījumā, kur viss ir skaisti organizēts, ir informācija, bet tik un tā 13 līdz 17% darbinieki šķiro nepareizi. Met kopā banānu mizas ar salvetēm un visu pārējo. Ja? Tātad, pat, ja tev ir iespējas, informācija un visur ir šie skaidrojumi, tik un tā darbinieki arī ir jāizglīto. Un nākamais solis ir kampaņa, lai šo te veicinātu. Un vēl es gribu pieskarties tādam aspektam, kā veselīgs dzīvesveids, labbūtība, darbinieku labbūtība, mūsu pašu labbūtība. Mēs sakam, un dati rāda, ka jā, ir izaicinājumi. Taču mūsu jaunajā birojā iekārtotā sporta zāle stāv tukša. Kāpēc domā, daru neiet kopā? Un te arī mums ir secinājums, ka ir jāiegulda darbinieku izglītošanā, iesaistīšanā, un tad, kad mēs izveidojām pilotas nodarbības un dažādas nodarbības, kur pieteikties uz šo sporta zāli, un mēs aicinājām aiz rociņas vedām par savu labbūtību rūpēties, tad mēs redzam, ka faktiski liste, kas netika uz šīm nodarbībām, ir jau 10-15 cilvēki. Ja? Tā kā izaicinājums ir ne tikai radīt infrastruktūru un informāciju, bet arī ieguldīt aktivizēšanā, iesaistīšanā un vešanā aiz rociņas. Bet dažiem varētu likties, veselīgs dzīvesveids, tā varētu būt katra paša izvēle, un kāpēc uzņēmumam ir papildus nepieciešams ieguldīt laiku, resursus, pūles, kas ir tas biznesa iemesls vai tas finansiālais, ekonomiskais pamats, kāpēc jums tas ir tik svarīgi, papildus tam, ka jums, protams, ir noteikti būtiski rūpēties par darbinieku? Tas, kā jau Svetbaka kolēģi minēja, tā ir daļa no atbildīga biznesa modeļa pieejama. Jo, ja mums nebūs veselīgi darbinieki, kas jūtas labi, kuri spēj sabalansēt visas lietas, kas dzīvē jāsabalansē, tad mēs nevarēsim būt šajā biznesā. Mēs nevarēsim nodrošināt to mūsu misiju, nodrošināt pārtikas produktus Latvijas iedzīvotājiem. Ja? Tā ir investīcija ilgspējīgā biznesa vadībā. Paldies! Irina, varbūt es būtu gatava šo nokomentēt par darbinieku veselību un labbūtību. Ja. Ir tā, ka mēs Svetbanka izstrādājam rīku, ar kuras palīdzību uzņēmumam, jebkādam uzņēmumam ir iespēja noteikt, paskatīties, kādi ir tie būtiskie materiāli aspekti konkrētai industrijai. Un pēc būtības ņemot vērā to darbības specifiku, noteikti Rimi tas ir svarīgi. Cilvēki daudz atrodas darbā, viņiem ir varbūt stāvējošs darbs un tā tālāk, līdz ar to tas ļoti, ļoti pareizi. Teiksim, citas industrijās būtu pavisam cits, nevis burtu salikums, bet tieši to būtisko faktoru salikums. Citiem varbūt jāskatās kritiskie incidenti, teiksim, ka ja ir kaut kāds uzņēmums, kurš nodarbojas ar transportēšanu un šofēri brauc un tā tālāk. Tā kā katram uzņēmumam vai būvniecība tie kritiskie incidenti būtu noteikti ļoti, ļoti ietekmīgais faktors. Līdz ar to mūsu blogā ir iespēja atrast to rīku, un paskatīties pēc konkrēta NAC koda, kādi ir tie faktori, par kuriem jārūpējas. Un, protams, liels prieks dzirdēt, ka jums tas notiek. Jā. Un šis noteikti varētu būt ļoti noderīgs un tāds labs veids, kā ikvienam uzņēmumam, ne tikai lielajiem uzņēmumiem, kam ir īpaša ilgtspējas komanda vai vismaz atsevišķs cilvēks vai iekšēji sadalītas atbildības, saprast, kuras tad ir tiešām mums būtiskās tēmas, lai izvairītos arī, kā Zanta teica, no zaļmaldināšanas un varbūt publiski vai iekšēji nerisinātu jautājumus, kuros pats uzņēmums jūtas ērti, bet kur tā ietekme iespējams ir maza. Es redzēju, Madara, ka tu gribēji iesaistīt. Jā, man bija patiesi prieks dzirdēt šīs inovatīvās idejas, ko minēja Rimi pārstāvi. Un, jāsaka tā, ja mēs kā vides uzņēmums vides ilgtspējā esam investējuši gana liels resursus, tad
mums noteikti ir kur pielikt tieši attiecībā uz darbiniekiem. Un, neskatoties to, ka jau šobrīd mēs nodrošinām ļoti daudz apmācības, dažādu veidu atbilstoši darbinieku kvalifikācijai un pozīcijai, bet vēl ir kur augt. Un tad, ja mums jāskatās tieši mūsu uzņēmumu iekšienē, šie lielākie klupšanas akmeņi, ja tā to var nosaukt, tad tās laikam būtu investīcijas, tas lielais apjoms, jo mēs visi apzināmies, ka ilgtspēja šobrīd ir dārga, bet nākotnē tas mums dos atpakaļ divtik. Un, kā Kaspars sākumā minēja, ir svarīgi nedzīvot uz nākamo paudžu rēķinu. Runājot par investīcijām un finansējumu, es pieņemu, ka Swedbank izaicinājumi ir ne tik daudz saistīti ar iekšējiem, iekšējiem jautājumiem, bet vairāk saistīti ar klientiem un kā sekmēt klientu izpratni. Kāda ir šobrīd situācija, kāda ir jūsu novērojuma? Kopumā investīcijas ir nepieciešamas visiem, gan uzņēmumiem, gan finanšu sektorām, gan, protams, arī vadībai, es domāju, pa valstīm un tā tālāk, ir tā, ka, teiksim, protams, ja mēs skatāmies uz bankām, tas būtiskums ir tieši mūsu klientos. Jo mūsu emisijas mēs varam kontrolēt, mēs varam samazināt ietekmi uz vīdi, mēs varam arī, protams, skatīties, kā mēs izmantojam resursus, to pašu papīru, mēs jau laiku atpakaļ izveidojam digitālos arhīvus un tā tālāk, vairāk jau nedrukājam tā, kā drukājam varbūt 10 gadus atpakaļ, bet ja pavisam godīgi, tas jau nav materiāls, tas nav būtisks mums. Mums tiešām jāskatās caur tu klientu prizmu, kur aiziet mūsu nauda, un es vēlētos pieminēt, ka Swedbank Baltijas līmenī ir izveidojusi 3 finansēšanas mērķus attiecībā uz sektoriem, kur mēs vēlamies emisijas samazināt. Un tas ir privātpersonu puse, tas ir hipotekas, tā hipotekārais portfelis. Un uzņēmuma segmentos tā pašlaik ir enerģija un arī nekustamais īpašums komerc uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka šajos sektoros mums ir konkrēti mērķi, mums ir aprēķins, kādas ir esošais emisijas no visa mūsu portfeļa, un mums ir arī mērķis uz 30. gadu. Un ko mēs darām pašlaik? Mēs liekam klāt plānu, kā mēs tas emisijas samazināsim. Un atgriežoties uz to iepriekšējo jautājumu par tiem izaicinājumiem, noteikti datu kvalitāte un datu pieejamība ir tas jautājums, jo, diemžēl, pieprasot informāciju no klientiem, nevienmēr tie dati ir. Un, protams, ja pat lieliem uzņēmumiem tie dati nav, tad ko mēs sagaidām no mazākiem uzņēmumiem. Bet, tā teikt, tas ir process. Mēs strādājam ar to, un noteikti ar laiku, es domāju, tā finansēšanas pieejamība klientiem, kuri esot mūsu mērķos pašlaik, būs ļoti atkarīga no tā, vai tie klienti ir tajā pareizā trajektorijā, kurā ir izstrādāti ar zinātni, un tiešām tas emisijas šajos sektoros samazinās. Bet, atgriežoties atkal pie tiem izaicinājumiem, es pieminēju, ka hipotekārie krediti ir mūsu mērķis. Jūs varat saprast, cik kritisks šis jautājums pašlaik esot, jo, protams, nebūs nekā tāda situācijas, kas mēs finansējam tikai jaunbūvēs vai pašas efektīvākas ēkas, bet no otras puses ar tiem sliktākām ēkām mēs mēģināsim veicināt renovāciju, to varbūt enerģijas patēriņa samazinājumu, un ir iespēja tik un tā darīt daudz. Paldies. Es pieņemu, ka liela daļa arī klātesošo ir jau saņēmuši no savas bankas dažādus jautājumus, aizpildījuši klientu anketu par ilgtspējas tēmu. Kas ir tie dati un jautājumi, kas tieši jūs interesē? Ko banka grib zināt, par kādiem datiem ir runa, par emisijām vai arī šiem sociālajiem aspektiem? Kas jums ir būtiskākais un kur šobrīd jūs saredzat izaicinājumus datu vākšanā? Es īsi pieminēju to rīku, kurš ir pieejams arī publiski mūsu blogā. Tas ir pēc būtības ir tas pamats, ko mēs izmantojam, lai sāktu diskusiju ar uzņēmumu. Es īstenībā pārstāvu vairāk uzņēmumu segmentu un līdz ar to fokusēšos vairāk uz šo. Mūsu iekšējā metodoloģija ir balstīta uz SASB, kas ir Sustainability Accounting
Standards Board. Mēs izveidojam, kā es pieminēju, pa katru no tiem burtiem I, S un G sarakstu ar materiāliem būtiskiem faktoriem. Tad pēc NACE koda mēs skatāmies, kāds tas faktors, kurš faktors ir materiāls, un tad jau prasīsim, mēs vēl to nedarām, mēs vēl plānojam to darīt, mēs jautāsim klientiem, vai viņiem ir plāni attiecību uz šo konkrētu faktoru, vai ir arī izstrādāt, pirmkārt, vai ir aprēķināts esošais situācijas novērtējums, pēc būtības tas, kur mēs esam pašlaik, vai ir izstrādāti mērķi un var izstrādāti plāni. Un pa katru no tiem būtiskiem faktoriem būs tie jautājumi. Bet tie jautājumi nebūs pilnīgi visiem klientiem. Tur ir noteikti tie jautājumi būs svarīgākie tiem uzņēmumiem, kur ir lielākie, ar lielāko kredītu mūsu bankā. Un līdz ar to tas būs darbs kopīgs ar klientu menedžeri un klientu, lai atbildētu uz tiem jautājumiem. Līdz ar to es ļoti veicinu gatavoties, domāt par tiem būtiskiem faktoriem un plānot savu darbību. Bet arī, kas ir svarīgs, nav tā, ka tiešām, tā teikt, one size fits all. Tas nozīmē, ka, jā, protams, uzņēmumam ir savas nianses, varbūt uzņēmumam ir kaut kādi citi jautājumi, liekas svarīgāki, un ar to, protams, tas būs diskusijas pamats, ne jau tā, ka banka ir vīzija, kā to darīt. Nav tā, mēs arī mācāmies un saprotam, ka mēs neesam nekādi gudrāki kā citi. Mēs vienkārši mēģinām palīdzēt, izglītot un piedāvāt to veidu, kā skatīties uz šo. Un savā ziņā sagatavot nākotnē uzņēmējus. Jā, jo tomēr bankas ir diezgan daudz kritizētas par to, kas notika ar to naudas atmazgāšanas jautājumiem, un tas bija kā tāds negaidītais vilnis, kā zaudēja visi no tā, un mēs negribam, lai ar ilgspēju tā situācija atkārtojas, un mēs gribam proaktīvi strādāt ar šo tēmu, lai arī klientiem ir vienkāršāk pielāgoties mūsu prasībām. Paldies. Kaspar, dzirdot un noteikti ikdienā saņemot arī no finansētājiem, no bankas jautājumus, vai ir kaut kādas bažas saistībā ar tieši ar datu vākšanu, ar sekošanu līdzi, ar mērīšanu, vai tieši attiecībā uz jūsu uzņēmumu šķiet, ka šajā jautājumā šobrīd ir skaidrība? Jā, tad, kad mēs kopā ar Madaru strādājām pie šī saraksta, kur ir sarakstīti visi tie iespējamie aspekti, vai kā viņi sauc ko tik mēs tur darām, es sapratu, ka mūsu uzņēmumā vīrieši tiek diskriminēti, tāpēc, kad mums pārvaldībā ir vairāk sievietes nekā vīrieši, un tāpēc, jā, Oskar, es pieņēmu darbā pēdējo tikai vīrieti, jo, diemžēl, sievietēm nebija izredzes. Labi, tas tā mazliet jokam, bet ir, piemēram, kā vienu piemēru nosaukšu par to, kā noformulēt. Mums bija gara diskusija ar Madaru par automašīnām. Tas ir par tām pašām elektromašīnām. Tad tās ir vidēji draudzīgas, nav draudzīgas, kaitīgas, nav kaitīgas. Un es nācu pie secinājuma, ka savā ziņā pat valsts līmenī ir diezgan liela kļūda pieļauta, jo, piemēram, CSDD, tad, kad reģistrē automašīnas un nosaka šo gada maksu, ceļu nodokli pēc kā mēra, pēc CO2 izmešiem, ripojot pa Latvijas valsts ceļiem. Bet nav ievērtēts automašīnas pilns dzīves cikls. Respektīvi tas, ko pieminēja jau Rudīta, baterija taču kaut kur ir jāsaražo, litijs ir jāiegūst, pēc tam tas ir jāpārstrādā. Pirms 2 gadiem Volvo laida klajā pētījumu, kur viņi bija apskatījuši elektroauto un man liekas, ka bija benzīna vai hibrīda auto salīdzinājums. Un tad tur nemaz tā tik skaisti viss tas neizskatījās. Un tāpēc es, piemēram, arī ierakstīju zaļā punktā tajā ESG stratēģijā, kad nākošais tāds automašīna, ko iegādāsies uzņēmums, būs ar viszemāko CO2 izmešu daudzumu visā dzīves cikla laikā. Es nezinu, vai man pārdevējs spēs iedot šādus datus, bet katrā ziņā tas būtu godīgi attiecībā pret citām valstīm, kurās šo litiju iegūst, un lai nav tā, kā mēs aizvedam savus atkritumus uz Indiju vai Pakistānu, un pēc tam brīnamies, ka mūsu okeāni visi ir piemēsloti, jo viņi to izrādās vienkārši iegāž upēs, kas tālāk aiznes uz okeāniem. Tā kā es gribētu teikt, ka šeit ir jāskatās kopā, nevar skatīties tikai savus sētas ietvaros.
Jā, paldies. Šis ir ļoti vērtīgs piemērs. Un, starp citu, man nesen bija saruna ar kādu uzņēmumu vadītāju, kurš jautāja, vai, ja uzņēmums pilnībā pāries uz elektroauto parku, būs augstāka rezultāta ilgtspējas indeksā un vai vispār tā būs labāka prakse. Tad mans komentārs varētu papildināt šo Kaspara ieteikumu. Mans komentārs bija, ka vajadzētu sākt ar to, ka uzņēmums izvērtē, vai un cik ir vispār nepieciešamas automašīnas. Iespējams, ka var pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ka mēs varam pārvietoties kaut kādā citā veidā, un auto iespējams nevienmēr ir nepieciešamība, bet drīzāk ekstra. Jā, kā Zanda, Madara, kāds jūsu skatījums uz datiem? Jūs esat tās, kā mēs arī dzirdējām, kurām droši vien ir lielā mērā šis datu identificēšanas, apkopošanas, analīzes process arī jāvada. Es tad atbildēšu. Principā Eko Baltijā vislielākais izaicinājums ir datu kvalitāte. Un datu kvalitāte papildus arī datu digitalizācija. Jo nebaidīšos teikt, ka arī mums ir daļa datu, nav liela daļa, kā es teiktu, ka 20% dati, kas vēl joprojām nav automatizēti, digitalizēti, un tur pastāv cilvēcīgais faktors, kad varbūt 1, vairāk, 1, mazāk, un tad pa mēnešiem tie dati pārlieku svārstās, tad mēs meklējam, kur ir problēmas. Un otrs ir noteikti, ņemot vērā visas šīs jaunās prasības, visus dažādos standartus, kas ir jāreportē, tad liekas, vai tiešām tik daudz dažādus vienas tēmas datus vajag, bet, ja tajā visā iedziļinās, tad katram skaitlim ir sava nozīme, savs skaidrojums, un tad dienas beigās, laikam tas vislielākais izaicinājums ir neapjukt tajos visos standartos, datos un pareizi tos interpretēt. Droši vien, lai precizētu tevis teikto, iespējams tiem, kas nesako vēl kaut kādu iemeslu dēļ līdzi, droši vien runa ir par korporatīvās ilgtspējas ziņu sniegšanas direktīvu un Eiropas ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem, kas tūlīt jau ir obligāti lielajiem publiskajiem uzņēmumiem, un no 26. gadā arī visiem lielajiem uzņēmumiem būs jāpublicē pirmais pārskats par 25. gadu. Tā kā, jā, tas ieviesīs virkni pārmaiņu, bet es pati uz to skatos optimistiski, jo jāatceras, ka Eiropas Savienība arī ir veidota kā ekonomiska organizācija, un es vienmēr aiz šiem datiem, tā skaitā arī uz dzimumu līdzsvaru uzņēmumu vadībā skatos tā, ka tur noteikti ir kaut kāds ekonomiskais pamats katram šim datu punktam. Zanda, jums ir vēl lielāks mērogs, droši vien vēl vairāk izaicinājumu ar datiem, vai tieši otrādi? Manuprāt, mēs esam diezgan labi iesildījušies jau vairākus gadus, gaidot šo zaļā kursa likumdošanu. Esam starp tiem 6% Latvijas iedzīvotāji, bet uzņēmumi pēc Swedbank nesenā pētījuma, kas regulāri apkopa un ziņo ilgtspējas datus gan iekšēji, gan ārēji. Un, pateicoties mūsu IKA grupas tādam kārtīgam pieejamam, jau daudzus gadus, manuprāt, esam gatavi un priecājamies par jauno direktīvu un visām citām ar to saistītajām lietām. Taču par datiem runājot, mūs ļoti interesē, varbūt pretēji Swedbankai, mūsu pašu darbība un ar to saistītā ietekme no mūsu darbības. Un tikai datos balstītā pieejā, tātad tajā, ko mēs varam izmērīt, mēs varam atstāt kaut kādu ietekmi. Un te labs piemērs, 2 piemēri minējuši ir pārtikas zuduma mazināšana, food waste, pārtikas atkrituma, arī kādreiz tā mēs to saucam. Un tikai izanalizējot, kur tad viņi un kāpēc viņi īsti rodas, mums ir beidzot izdevies šogad pagriezt to trendu pretējā virzienā, nevis viņus audzēt, bet viņus mazināt. Kādēļ? Tādēļ, ka finanšu direktorai ļoti patīk šis projekts, jo mēs varam ne tikai mazināt ietekmi uz vidi, tātad mazāk nodot biogāzei un apglabāšanai šos atlikumus, bet arī mazināt izmaksas. Ja?
Mēs šeit ir win-win situācija. Un tikai parādot datos, kā tas viss strādā, mēs esam panākuši, ka visa organizācija ir uz viena viļņa. Otrs piemērs ir enerģētika. Un, tātad arī zaļā ekonomiskā enerģija, investīcijas varbūt efektīvākās saldēšanas iekārtās, dažādās citās iekārtās. Jā, tas ir dārgāk šodien, bet, ja mēs sarēķinām šo biznesa case uz vairākiem gadiem, mēs uzreiz redzam, kāds ir ietaupījums. Un te arī ir tas win-win. Mēs esam zaļāki, bet reizē arī taupam sev izmaksas. Bet šī ir vienkāršākā stāsta daļa. Tur, kur ir win-win, viss notiek. Scope 1, 2. Bet tur, kur ir Scope 3, kur jau tie vairs nav mūsu veikali, mūsu loģistikas centri, bet ražotāja ražotnes, ražotāja piegādes ķēdes, un tas viss tur ir gari un sarežģīti, tur tos datus iegūt ir grūtāk. Un šis mums ir tātad nākamā gada prioritāte, jo pārtikas atlikumus enerģētika esam sakārtojuši, bet dabūt šos te kvalitatīvus, kā jūs minējāt, datus par trešā tvēruma emisijām, tad kā tas piens no lauka līdz pusdienu galdam ir radies un kas tur notiek tajā procesā, ja? Tas ir ļoti sarežģīti. Un te es ļoti ceru, ka kādā brīdī šie dati būs publiski pieejami visiem, nevis biznesa iespēja. Protams, lieliski, ja jau jauni uzņēmumi, ja, kas uz šo veido biznesu, apkopot šos datus, veido datubāzes. Bet es uzskatu, ka šiem datiem kādā brīdī ir jābūt publiski pieejamiem, lai nav barjeras, lai mēs tomēr varam to zaļo kursu tā pa īstam iedarbināt. Bet kas ir, tūlīt tikai vēl mazs jautājums, Zanda, tev, kas ir tas, ko jūs prasat ražotājiem un savu produktu preču piegādātājiem attiecībā uz? Mēs jau vairākus gadus prasām, un 2/3 no mūsu piegādātājiem, kas ir daudz tūkstoši Baltijā, ārpus Baltijas, tātad ilgtspējas pielikumu, kur ir visas prasības ESG tvērumā. Bet, ja mēs runājam tieši par emisijām un produktiem, šeit mēs tikai darbu sākam. Mēs mēģinām apzināt tirgu, kas tad ir tie piegādātāji, kas var iedot datus par Baltiju. Tātad tomāts no Getliņiem salīdzinot ar tomātu no Spānijas. Kādas ir emisijas? Kurš mums var iedot par šo datus? Cik tātad kilogrami CO2 rodās uz vienu tomātu? Getliņi salīdzinot ar Spāniju. Tātad, mēs tagad pētam. Ir vairāki piegādātāji, neviens no tiem nav no Baltijas, pat nav no Ziemeļa Eiropas. Kaut kas Zviedrijā, laikam, arī tur ir. Bet tā datu pieejamība un kur vēl kvalitāte ir tāds ļoti liels jautājums. Paldies. Jā, es gribētu precizēt, ka nav tā, ka mūsu emisijas mums nav svarīgas un mūsu aktivitātes nav svarīgas. Tā pilnīgi nav. Vienkārši, ja mēs salīdzinām absolūtus ciparus mūsu emisijas un mūsu portfeļa emisijas, tur ir ne jau 10 reizes lielāki cipari, bet daudz vairāk lielāki cipari. Bet arī uz iekšējām, uz mūsu pašu darbību ir uzlikti mērķi tāpat. Mums ir mērķis par to, ka mēs vēlamies samazināt emisijas, mums ir mērķis, ka mēs samazinām lidojumu skaitu, un katra gada KPI-os mēs sekojam līdzi. Līdz ar to, ņemot vērā, ka Swedbank strādā 4 tirgos, 4 valstīs, Baltijas valstīs un Zviedrija ir mūsu tie pamatmājas tirgi, tad tiešām uz darbiniekiem, uz nodaļām ir salikti tie ierobežojumi, cik var ceļot, cik nē, un kā mums jāstrādā un tā tālāk. Līdz ar to tiešām mēs strādājam ar to arī ļoti daudz. Protams, arī ziņojam par dažādiem aspektiem, gan par enerģijas patēriņu, gan par ūdens izlietojumu un tā tālāk. Un pēc būtības mēs sekojam līdzi, strādājam arī ar visiem piegādātājiem. Piegādātāji, es domāju, neesot baigi laimīgi, kad saņem arī savas anketas, kuras jāizpildā par visām, par viņu darbību un tā tālāk, bet tā ir mūsu jauna norma. Līdz ar to mēs arī to darām, protams. Paldies. Jā, Kasper. Klausoties Zandu, man uzbūrās tāda aina, es ieeju tirdzniecību veikalā, pēc kaut kādiem pāris gadiem, un tad skatos, kur rakstīt ir pie tomātiem cena, un ir cena kilogramam. Jā. Un rakstīts 6 eiro kilogramā Getliņu tomāti, 2 CO2 tonnas. Un tad ir citi tomāti, kas nav vietējie tomāti, un tur ir 3 eiro kilogramā, bet rakstīts 5 CO2 tonnas. Un tagad es stāvu stundu domādams ņemt tos dārgos ar mazāk CO2 vai tos lētos ar Pāris gadu laikā tas būs sākot e-komerciju.
bet mēs uzskatām, ka tas vienā brīdī var būt arī obligāts pienākums. Līdz ar ko mūsu pieeja vienmēr iesildīties pirms likumdošanas stāšanās spēkā. Es domāju, mēs tā arī turpināsim. Jā, paldies! Diemžēl Kaspar iezīmēja diezgan, es teiktu, skumju faktu, ko apliecina arī. Skumju tāpēc, ka mēs arī vairākus gadus pēc kārtas esam veikuši Latvijas iedzīvotāju aptauju, aicinot norādīt, cik lielā mērā tieši vides aspekti tiek ņemti vērā, izvēloties preces un pakalpojumus. Un, diemžēl, un, protams, jāņem vērā ar sociāla-ekonomiskā situācija, cilvēki 2 gadus pēc kārtas šie dati ir bijuši nemainīgi. Aptuveni 7% Latvijas iedzīvotāji norāda, ka viņiem vides aspekti ir būtiski. 90% aptuveni gadījumu primāra izvēle nosaka cena. Tā kā tas, protams, ir. Labi, un vēl viens jautājums, kur es gribēju pieskarties. Pirmīt arī pieminēja finansējumu. Kur tad ņemt finansējumu, kā finansēt ilgtspējas aktivitātes? Un tad tiem, kas skolā labi mācījās vēsturi, tie noteikti atcerās tādu terminu, ka no viduslaikiem, ko tad arī baznīca, indulgences tirgoja. Nu, tad, principā, pat labāk jau tas pats arī notiek. Tie, kas var pārdot CO2 tonnas, var saņemt ieņēmumus no tiem, kas vai nu nevar kaut ko labi izdarīt, vai arī negrib izdarīt. Nu, savā ziņā varbūt šī indulgenču tirgošana ir, teiksim, tāda negatīva, jo tad samaksāja, aizmirst, turpina mēslot. Bet no otras puses atkal tā ir iespēja tiem uzņēmumiem, kas kaut ko dara, ilgtspējas virzienā, es gribētu teikt arī zaļuma virzienā, tiem ir iespējams saņemt šo te finansējumu. Es varbūt paskaidrošu vēl šeit, kā mēs uz to skatāmies. Sākumā mēs sagaidām, ka uzņēmums tomēr dara visu iespējamo. Un tad jau pārdot emisijas, pērk kvotas, whatever, bet sākumā mēs sagaidām, ka tiešām viss, kas ir iespējams, ir izdarīts iekšēji, un tikai pēc tam viņi piedalās karbonā tirgu un kaut ko. Tad man jautājums, ja, piemēram, mēs kā uzņēmums aiziesim pēc kredītu uz banku un mums būs tikai pirktās emisijas, tad jūs nedosiet kredītu? Kas būs? Ja mums būs tikai pirktās emisijas, nevis pašu... Pašlaik jūs neesiet varbūt mūsu to mērķu tvērumā, līdz ar to pašlaik jūs saņemsiet, bet noteikti mēs uzdosim papildus jautājumus, kādi ir mērķi emisiju samazināšanā. Jā. Jo, kas ir svarīgi, ja es pieminēju, tos 3 mērķus, tomēr bankām tik un tā ir pienākumi reportēt, tas saucās Pillar 3 reports, kas nāk no Eiropas Banku Authority, un tajā mums jau jāiekļauj informācija par mūsu klientiem visas emisijas. Protams, pašlaik mēs varam izmantot pieņēmumus, prokšus, bet ar laiku mēs tiešām jautāsim to status no klientiem. Un šeit bija tiešām pieminēta forša ideja, ka pie produktiem jābūt informācija par to CO2 uz kilogramu vai vēl uz kaut kādu vienību. Līdzīga pieeja pašlaik ir iespējama arī klientu banku pārskatos, ka mēs varam arī skatīties, cik eiro no konkrētas valsts, konkrēta nozare, kādas emisijas ģenerē. Bet varbūt kāpēc man pašai nepatīk šī pieeja, tā tiešām ir balstīta uz tiem prokšiem, uz pieņēmumiem, un visiem uzņēmumiem vienā valstī, vienā sektorā būs vieni un tie paši cipari. Savukārt, katrs uzņēmums var tiešām strādāt ar tām emisijām un samazināt, kontrolēt, un līdz ar to tie vispārīgi aprēķini nav pareizi. Bet ja tiešām viss dzīves cikls būs analizēts, un tas palīdzēs mums visiem pieņemt pareizākos lēmumus. Jā, paldies. Lai auditorijai būtu iespēja uzdot savus jautājumus, mums vajadzētu tādu noslēgumu mūsu diskusijai šeit, un es pieņemu, ka jautājumi no auditorijas būs. Diskusijas centrālā tēma bija ESG, vai tā ir modes lieta vai iespēja attīstībai. Un man šķiet, ka jūs visi diezgan skaidri jau no sarunas sākuma norādījāt, ka tas iespējams kaut kādā mērā ir, kā Kaspars teica, aktualitāte un kaut kas moderns, bet noteikti uz palikšanu. Varbūt jūs varat katrs īsi ieskicēt, kur jūs saredzat šo iespēju attīstībai, atbildīgi pārvaldīt
pārvaldot vides sociālos pārvaldības aspektus? Būtu viena konkrēta lieta, kas uzreiz nāk prātā, domājot par attīstību. Es par to modes lietu gribēju nokomentēt. Jā, tā ir modes lieta. Un kāpēc nē? Ļoti labi. Lieliski, ja tas aktualizē atbildīgu biznesa vadību caur to, ka vairāk uzņēmumi vāc datus, apkopo datus, veids būtiskumu izpēti un tā tālāk. Ja tas ir modē un tas palīdz mūsu planētai būt ilgtspējīgākai nākotnes paaudzēm, kāpēc nē? Pat Latvijas valsts budžets nākamajam gadam ir nosaukts par drošības un ilgtspējas budžetu. Es paskatījos, kas ir domāts ar ilgtspēju šeit. Tā ir veselība un izglītība. Tātad S-burtiņš ļoti labi. Cerams, ka nākotnē arī tas E un G burts kaut kā konceptu līmenī tiks arī nopozicionēts no valsts puses. Kur ir iespēja ilgtspējīgai attīstībai? Es domāju, iespēja ir ļoti daudz. Manuprāt, ir jāsaprot, ka, protams, tā nebūs uzņēmēja darbībā tēma numur 1 vadības prioritātēs vai komunikācijā, iekšēji ārēji. Jo uzņēmuma mērķis tomēr ir pelnīt naudiņu, maksāt budžetā nodokļus, maksāt algas saviem darbiniekiem, nodrošināt to misiju, kā mums ir pārtika Latvijas iedzīvotājiem. Ja? Bet atrast to vietu visā daudzo prioritāšu sarakstā, jo tur vēl ir GDPR, IT attīstība, digitalizācija, servisu uzlabošana, daudz prioritāšu uzņēmuma vadībai. Atrast to vietu un to nozīmīgumu līmeni, kur mēs to liekam. Ja? Vai mums tā ir valdes līmeņa pozīcija, vai tas ir kaut kas pa vidu. Un tā, lai mums ir skaidrs tas solījums darbiniekiem, solījums akcionāriem, solījums mūsu pircējiem, mūsu klientiem. Paldies, Zanda. Brīdis, kad es sapratu, ka ilgtspēja ir modē, kad es izlasīju virsrakstu par ilgtspējīgu atzīmju sistēmu skolā. Es gan neatradu skaidrojumu, ko ilgtspēja nozīmē šajā kontekstā, bet iespējams tur ir saikne. Madara, kas ir jūsu pārdomas vai ieteikums? Jā, Kaspar, lūdzu. Es gribētu teikt, ka tā ir saprātīga mode. Tas, kas manā skatījumā pietrūks, ja mēs tagad, piemēram, uztaisītu nelielu eksperimentu un katram jums būtu uz lapiņas, tagad jāsaka tā telefonā jāuzrakstā, kas ir ilgtspēja jūsuprāt, es domāju, ka mēs dabūtu ļoti daudz un dažādas atbildes. Un tāpēc es gribētu teikt, labāk, mazāk, bet noteiktus kritērijus vai standartus, lai mēs saprotam, ka metrs tie ir 100 centimetri, nevis katram metrs ir kaut kas mazliet savādāks. Un tad neizplūst pārāk daudz šajos kritērijos, bet konkrētāk. Paldies, un līdz konkrētībai var palīdzēt nonākt arī dažādi rīki, kas palīdz identificēt, kuri tad ir katram uzņēmumam būtiski aspekti. Madara. Jā, tad man liekas, ka noslēdzot un nenobiedējot klātesošos un tos, kas skatās mūsu tiešraidē, ir svarīgi tiešām sākt ar mazumaņu. Paskatāmies, ko mēs jau darām, kā mēs to darām, gan vides sadaļā, gan pārvaldības sadaļā, gan arī sociālās atbildības un mūsu darbinieku kontekstā. Un soli pa solim, liekot uz priekšu, mēs nonāksim līdz, tā teikti, uzvarai un tādam ilgtspējīgam uzņēmumam. Es teiktu tā, ir svarīgi padomāt ne tikai par sevi, ir svarīgi padomāt par mūsu darbiniekiem, mūsu apkārtējiem iedzīvotājiem un vidi, kurā mēs dzīvojam. Un tad viss būs izdosies. Paldies, Madara, tevis teiktais man atsauc atmiņā sarunu ar Ziemeļvalstu ekspertiem pirms daudz gadiem, pirms 15, kad mēs runājam par ilgtspēju. Viņi teica, galvenais ar kaut ko sākt, vienalga kaut kur, bet galvenais sāciet. Un domājot par ilgtspējīgu attīstību, noteikti bankām vēl vairāk nekā jebkuram citam uzņēmumam interesē ilgtspējīga attīstība, un jūs esat noteikti viena no retajiem, kas skatās daudz tālāk par nākamajiem 5 vai 10 gadiem. Jā, noteikti tā ir, un varbūt paturpinot jau izskanējušās domas, ir tā noteikti, ka investori jautās, klienti jautās, darbinieki jautās, un ja pašlaik pētījums parāda, ka tikai tur 6 vai cik procenti ir gatavi maksāt par to vairāk vai no
vismaz novērtēt to aspektu, darot kaut kādu pirkumu. Es domāju, ka pēc 5 gadiem tie cipari būs pavisam citādāki. Un runājot arī ar pārstāvjiem no citām valstīm, ar citām bankām, es redzu, ka tendence varbūt Eiropā ir bišķiņ citādāka. Tiešām tur jaunākā paudze pieprasa to, lai uzņēmumi ir ilgspējīgi, lai tas biznesa modelis ir ilgspējīgāks. Bet atgriežoties pie bankām, kas mums ir ļoti svarīgs, protams, ir tās saiknes starp ilgspēju un riskiem. Protams, mēs vērtējam arī kreditriskus, mēs vērtējam arī fizisko risku ietekmi uz kreditriskiem. Un kas bija interesanti, Swedbank Latvijā laiku atpakaļ izveidoja ilgspējīgo padomi, kur mēs strādājam ar 11 Latvijas lieliem uzņēmumiem un kopā caur darbnīcām pētam kaut kādu konkrētu tēmu. Un kas bija interesanti, mums bija viena tēma saistīta ar fiziskiem riskiem. Un lielie uzņēmumi tiešām praktiski analizēja, kurā varbūt darbības posmā, kas var notikt, kā viņi risināja tos incidentus. Un lielākais secinājums un pat svarīgākais secinājums bija tāds, ka uzņēmumi varbūt pat nedomājot, ka tie riski ir saistīti ar ilgspēju, tik un tā strādā ar tām lietām, vienkārši vajag to varbūt noformēt bišķiņ citādāk, varbūt ielikt papildus aspektus tajā visā metodoloģijā vai procesā un turpināt attīstīt. Un tiešām tā ietekme ir reāla, riski pastāv, un jo gatavāks uzņēmums ir strādāt ar tiem riskiem, jo konkurētspējīgs tas uzņēmums ir un viņš ir vairāk aizsargāts no tiem riskiem. Liels jums paldies par, manuprāt, ļoti interesantu sarunu. Es ceru, ka tāpat šķiet arī jums šeit klātesošajiem pasākuma dalībniekiem un arī tiem, kas seko līdzi pasākumam tiešraidē. Rezumējot visu jūsu teikto, es varētu teikt, ka ilgtspēja noteikti ir uz palikšanu, lai gan to varētu uzskatīt par pozitīvu modes lietu un visiem tiem, kas vēl bažījās vai sākt un kur sākt, kā Madara uzsvēra, galvenais sākt ar mazām lietām, un iespējams jūs jau, kā Kaspars teica, jau daudz darāt, tikai neesat to apzinājuši. Un tāpat ir svarīgi skatīties ārpus sava uzņēmuma, savas sētas, skatīties, kas notiek visā produkta vai pakalpojuma dzīves ciklā, un galu galām tādējādi jūs sagatavosieties nākotnē un būsiet konkurētspējīgāki. Bet mums ir vēl dažas minūtes jautājumiem. Lūdzu, vārds moderatoram. Paldies. Bez steigas, jums ir vairākas minūtes jautājumiem. Un sāksim ar slaido jautājumiem, un pēc tam arī mikrofonu padosim jums zālē. Tie, kas negrib izmantot modernās tehnoloģijas, varēsiet runāt no vietas. Tad pirmais jautājums ir jums visiem. Kāda jūsuprāt ir kopējā uzņēmuma vispārējā izpratne par ESG un tā tvērumu? Vai nav tā, ka ir daži lielie uzņēmumi kā piemēri, bet ir aiz tiem vakums? Ja es drīkstu sākt, tad droši vien ar nožēlu jāsaka, ka diezgan lielā mērā šis apgalvojums varētu atbilst patiesībai. Tas, ko mēs redzam daudzu gadu garumā, milzīgu plaisu starp salīdzinoši nelielus, negribētu teikt tikai dažiem lieliem uzņēmumiem, noteikti nē. Latvijā ir daudz vairāk atbildīgu uzņēmumu, tomēr jebkurā gadījumā ir milzīga plaisa starp tiem, kas dara daudz vairāk nekā prasa tiesību akti un tiešām atbildīgi izturās gan ne tikai pret saviem darbiniekiem, bet klientiem un domā par visu savu vērtības ķēdi, un starp to lielu daļu uzņēmumu, kas labākajā gadījumā izpilda likuma prasības. Tā kā, jā, mans pieņēmums ir, ka šī atšķirība ir ļoti liela. Paldies. Es varētu paturpināt, ja var, protams, Rimi, jā, mēs darām daudz, varbūt vairāk nekā ir obligāti darāms jau vairākus gadus, bet mēs redzam arī savu kā tāda ilgtspējīga biznesa vadības trenera lomu attiecībā ar mūsu piegādātājiem, mūsu pircējiem, jo mēs esam tāds liels spēks Latvijas ekonomikā. Un tas ir ne tikai tāds pienākums, bet arī atbildība un arī iespēja. Mēģinam arī dažādi izglītot savus piegādātājus par
to, kas tad ir sagaidāms no mums nākotnē, kas sagaidāms no likumdošanas. Un arī šeit redzam iespēju sadarboties ar citiem lielajiem uzņēmumiem, kā piemēram Swedbanku vai atkrituma apsaimniekotājiem, kas arī notiek, kā jūs redzējāt, Rimi arī strādā ar Eko Baltiju kopā šo tekstilu šķirošanas konteineru jomā. Un es domāju, tāda lielo uzņēmumu sadarbība ir jāveicina, lai palīdzētu tam vairākumam, kas ir bišķiņ te vakumā. Jā, es piekrītu. Paldies. Paldies. Man ir komentārs par to, ka aiz uzņēmumiem tik un tā stāv cilvēks dibinātājs vai cilvēku komanda, kurai ir vai no vadības komanda vai no ekspertu komanda. Un, protams, varbūt no lielākiem uzņēmumiem pašlaik ir pareizāk sagaidīt ilgspējīgas darbības dēļ visiem regulējumiem, ziņošanas pārskatiem un tā tālāk. Tomēr ar laiku arī tie paši lielākie uzņēmumi jautās saviem piegādātājiem, saviem klientiem, kā viņi strādā ar ilgspēju, un tā pieeja būs kaskadēta. Bet atgriežoties pie tā pirmā punkta, cilvēks ir pamatā. Ja pats cilvēks, kurš esot uzņēmuma kodols, domā par ilgspēju, jebkurš uzņēmums varētu būt ilgspējīgāks. Mazākais ar mazākiem resursiem vienmēr ir iespēja kaut ko darīt. Paldies. Es tā novienkāršošu. Ja uzņēmums nav Rimi piegādātājs un netaisās par tādu kļūt un neplāno ņemt Swedbankā kredītu, godprātīgi samaksā nodokļus par padarīto darbu, tad visticamāk, ka bez rakstītas ESG stratēģijas varētu arī iztikt. Bet tiklīdz kā ir kaut kāds lielāks uzņēmums un tiešām ir darbinieki, klienti un ražošanas procesi, tirdzniecības procesi, tā noteikti ir vai kaut ko uzrakstīt, lai pašam būtu skaidrs un arī tad, teiksim, pārējiem būtu prieks. Paldies. Jā, lai neatkārtotos, tad tiešām tie dati, manuprāt, uzlabojās, bet ņemot vērā to, ka tā ilgtspēja ir sava veida new normal, tad mums arī jārēķinās, ka kāds laiks paies, kamēr arī mazie pienāks klāt tiem lielajiem, tā nošķeltība samazināsies. Un, jā, lielajiem, diemžēl, ir jāvelk tas kuģis uz priekšu un jārāda piemērs, bet tas nav nekas slikts. Jā, es vienīgi gribēju precizēt, ka nevajadzētu pieņemt, ka lielie uzņēmumi ir atbildīgāki par mazajiem. Diemžēl nē, ir ļoti daudz mazu vidēju uzņēmumu, kas ir ārkārtīgi atbildīgi. Un, jā, noteikti lielajiem uzņēmumiem ir daudz lielāka atbildība pret sabiedrību un pret dažādām citām ieinteresētajām pusēm, bet tas, ka uzņēmums ir liels, automātiski nenozīmē, ka tas ir atbildīgs. Man liekas, to ir ļoti svarīgi saprast. Paldies. Turpinam, vēl ir jautājumi. Kā uzņēmējiem salāgot rūpes par vidi ar vajadzību pelnīt? Aicinām mazāk patērēt vai kā vienlaikus pelnīt? Pārstrādāt resursus, ekonomiskāk lietot. Pēc būtības tiešām jāskatās uz visu to dzīves ciklu savā ražošanā vai procesos un jāskatās paņemt kaut kādu pieeju no agile, whatever, un vienkārši varbūt agile nav pareizs piemērs, bet lean, un tā kā skatīties, kurā momentā tu vari izdarīt kaut ko citādāk, efektīvāk un tā tālāk. Un vienā momentā, varbūt sākumā tev tā ilgspēja izmaksā varbūt vairāk, bet ar laiku noteikti ir arī tā ieguvē. Vismaz to pamanā arī dažādos pētījumos. Jā, un man šķiet, ka vide vispār ir stāsts par iespēju taupīt visu pirms, jo, ja mēs runājam kaut vai par tādu jēdzienu kā zaļais iepirkums, kā man savulaik iemācīja mani vides kolēģi, tad zaļais iepirkums sākas ar lēmumu, vai mums vispār ir vajadzīga konkrētā prece vai produkts. Un tas automātiski nozīmē, ka mums ir iespējams ietaupīt. Un, ja mēs runājam, piemēram, par pārtikas atkritumiem, tad tā kā man arī ir liela ģimene, es arī esmu sapratusi, ka mums pārtikas atkritumi vai vispār pārtikas iegāde ir viena no lielākajām izmaksu pozīcijām, un plānojot pārtikas iegādi, mēs ne tikai samazinam iespējamos pārtikas atkritumus, bet patiesībā mēs ietaupām līdzekļus. Paldies. Var turpināt ar nākamā jautājumu, ja? Labi.
Kas ir kāda praktiska iniciatīva, ko esat ieviesuši savā uzņēmumā pēdējā gada laikā un ar ko visvairāk lepojaties? Es varbūt varētu nokomentēt šo no mūsu perspektīvas. Tad atkrituma apsaimniekošanā varbūt tā pats pirmsākums šai iniciatīvai nav aizvadītais gads, bet tas ir 2020. gads, kad mēs iegādājāmies pirmās 5 atkritumu apsaimniekošanas mašīnas, kas tiek darbinātas uz saspiesto dabasgāzi, un mēs diezgan, ja tā var teikt, agresīvi turpinam audzēt šo mašīnu skaitu, tādējādi samazinot savu CO2 nospiedumu. Super, paldies. Varbūt viens ļoti praktisks piemērs būtu tas, ka centrālā ēka mēs nomainījām. Iepriekš mēs izmantojam ūdeni no pudelēm, un jau laiku atpakaļ ielikam filtrus, un tad vienkārši dzēramo ūdeni no krāna izmantojam ikdienā. Maza lieta, bet labāk klimatam, ūdens patēriņam un tā tālāk. Es varētu minēt, ka esam sakārtojuši prioritātes. Varbūt agrāk mums bija kā 20 svarīgi programmas punkti pirms kara un pirms Covida. Tad mēs sapratām, ka vajag tomēr izvirzīt kādas 3-4 prioritātes, un jau daudz par to runājām. Pārtikas atlikuma mazināšana, no pieaugšanas esam beidzot sākuši samazināt ļoti labā līmenī. Tas tikai 1,6% no apgrozījuma kilogramos. Un otrs, enerģētika arī. Pagājušajā gadā, ja atceraties, bija nenormāls pieaugums elektrības cenās. Mums vairāk miljoni lielāki tēriņi. Tas mums arī mudināja, šo mēs varētu ielikt kā otro prioritāti. Un mazāk ir vairāk. Es domāju, tas ir mūsu kaut kāds tāds panākums. Drīkst vēl vienu no citiem jautājumiem. Tā kā mēs vairāk, protams, šodien runājam par vīdi un klimatu, bet viena iniciatīva, kurā man pašai liekas ļoti, ļoti svarīga, ka vadītāji ir Swedbank tiešām strādā ar pay gap jautājumiem, tā kā dzīmumu līdzvērtīgais algām jābūt līdzvērtīgām gan vīriešiem, gan sievietēm. Un šī iniciatīva tiešām ir implementēta un seko līdzi. Un man liekas, ka tā ir ļoti svarīga tēma. Mēs atteicāmies no papīra vēstuļu sūtīšanas klientiem par cenu paaugstināšanu nākošajā gadā un sākām sūtīt elektroniski. Paldies. Turpinam. Kā izglītot par ilgtspēju darbiniekus visos līmeņos? Tas ir sākot no vadības, beidzot ar vienkāršām profesijām. Jāsāk ar mazmeņu, manuprāt, tāds pavisam smieklīgs, bet vienkārši piemērs uzlīm pie gaismas slēdža, kad izej no telpas izslēdz gaismu. Un to sapratīs ik viens, gan vadītājs augstākā līmenī, gan speciālists. Paldies. Protams, minot Rimiju pārstāvi, mūsdienās cilvēki izvēlas ignorēt lietas vai neievērot, bet, protams, vienkārši. Jā, dažreiz pat uzlīmes nestrādā arī tas ir tev tā kā raustais rokas, kā vajadzētu to krūzīti izmazgāt. Bet es domāju, piemērs no sekot tam vadības piemēram, jo tad, kad uz šo minēto sporta zāli sāka iet komercdirektors, mēs redzējām, ka komercdienesta kolēģi arī vairāk dodās un iesaistās. Un vadības piemērs, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgs atrast to vietu un telpu ilgtspējas tēmai, regulārā komunikācijā neaizmirst par to. Bet lielākā daļa no 8-9 tūkstošiem Rimī darbinieku strādā veikalos, 130 veikalos, loģistikas centrā. Un tie ir mūsu balsts, un viņi ir ārkārtīgi svarīgi arī ilgtspējas kontekstā. Un mēs nerunājam par šo tēmu, minot ilgtspēju, sustainability, sarežģītu terminu. Mēs runājam par konkrētām lietām. Un tie paši pārtikas atkritumi, agrāk varbūt Rimī darbiniekam vai kasērē pajautājot, ko jūs darat šajā jomā, nebūtu atbildes. Es domāju, varbūt pajautājiet, padodiet man ziņu, vai bija atbilde par to, ka jā, mēs to, ko nevaram iztirgot, ziedojam Latvijas pārtikas bankai, darām to katru dienu, ziedojam no teju visiem veikaliem, un tā arī ir ilgtspēja. Darbinieks klientam, atbildot uz šo jautājumu, var īsi pastāstīt, ko tad mēs darām, lai neizmestu šo pārtiku. Paldies. Kā mums ar laiku? Var atbildēt uz šo? Jā.
Jā, tēma tiešām ir tik tuva man, ka tiešām gribas komentēt un stāstīt, dalīties ar to pieredzi. Un, ko mēs redzējām iekšēji pie sevis, ka mums ir daudz dažādu mācību, mums ir uzlīmes, mums ir ilgspējīgas piekdienas un tā tālāk. Tik un tā cilvēkiem līdz galam nav skaidrs, kas ir ilgspēja, un varbūt kaut kādā tādā operacionāla līmenī tas vēl ir skaidrāks, bet attiecību uz zināšanām par klientiem ļoti grūti saprast. Un ko mēs izdarījām? Mēs izveidojam tādu akadēmisko projektu, mēs intervējam dažādas amata grupas, salikam pa plauktiņiem, ko mēs sagaidījām no tiem cilvēkiem attiecībā uz zināšanām, uz behavior, uz uzvedību, uz rīkiem un procesiem. Un salikam uztaisam tādu gap analysis par target states, kāda ir tas mērķa status, ko mēs sagaidām, kā viņam jāuzvedas, jāzina un tā tālāk, un kur viņi esot pašlaik. Un tagad, ņemot vērā tos secinājumus, jau plānojam to apmācības programmas ar mērķi tiešām risināt konkrētas problēmas un gapus. Citādāk, ja mēs apmācām par visu, diemžēl ielidoja, izlidoja un visi aizmirsa, bet mērķtiecīgi bišķiņa rezultāts arī citādāks. Es esmu pārbaudījis, ka dzīvē strādā divas lietas. Pirmā lieta ir personīgais piemērs, jo jūs vienmēr pūst no galvas, un ja priekšnieks iet uz sporta zāli, tad gan jau kāds arī aizies līdzi, tāpēc, ka ļoti bieži tur tiek sarunāts visādas lietas. Un otrs ir, ar cilvēkiem ir jārunā, un tas nozīmē ne tikai jāstāsta, kas tev ir svarīgs, bet tev ir jāklausās, kas cilvēkam svarīgs, un pie tam dzīvajā, nevis online. Jā, es tikai varētu piebilst, atcerējos par savu paziņu uzņēmēju, kurš dzīvo ar pārliecību, ka darbiniekus motivē nauda, un viņš savā uzņēmumā ir ieviesis dažādus finanšu stimulus, tā skaitā, ja darbinieks uz darbu brauc mašīnā kopā, ved kādu citu kolēģi, tad viņam arī ir piemaksa. Bet kāpēc par to atcerējos? Tāpēc, ka jaunais Eiropas ilgtspējas ziņu sniegšanas regulējums savukārt paredz, ka uzņēmumam atskaitīties, vai un kā uzņēmuma augstākās vadības atalgojums ir sasaistīts ar ilgtspējas mērķu sasniegšanu. Un, man liekas, ka tas mudinās veselu virkni augstākā līmeņa vadītājus rādīt piemēru darbiniekiem. Paldies. Vēl viens jautājums, un tad jautājums, vai arī jums būs kāds jautājums zālē esošajiem cilvēkiem? Kad būs pusdienas? Ļoti labs jautājums. Tad pēdējais jautājums no Slido. Kurām no trim ESG sfērām jums katram uzņēmumam ir šobrīd lielākais fokus? Mums kā lielam vides apsaimniekošanas uzņēmumam tas noteikti būs vides, bet tuvu tam seko arī S un G. Tā kā nav tā, ka mums būtu vide, S un G. Mums ir tuvu visi kopā. Paldies. Zaļā punktā iekārtas nav, mašīnas nav, kas tad paliek cilvēki? Mums, manuprāt, sociālais virziens, darbinieku labbūtība, veselība, attīstība, kā arī atbalsts dažādiem Latvijai svarīgiem jautājumiem. Paši redzējāt, basketbola izlase, gūstot lielisko panākumu uz krekliņiem, bija arī Rimi atbalstam jauniešus caur Ernestu Gulbi jauno fondu. Daram daudz ko sabiedrības labā, taču nereti šis S-burtiņš ir savīts ar E-burtiņu. Te arī minētie šie pārtikas zudumi, mēs mazinām ietekmi uz vidi, bet mēs ziedojam šo pārtiku cilvēkiem, kam tā nepieciešama ikdienā. Es teiktu, ka vēsturiski mēs jau diezgan stipri un ilgi strādājam ar governance jautājumu. Līdz ar to man liekas, ka šis ir diezgan labi noklāts. Pašlaik fokusē ir vide. Tomēr arī pašlaik vairāk strādājam ar sociālajiem jautājumiem un ne tikai varbūt kaut kādas tur sociālas iniciatīvas, izglītošana, bet vairāk arī mēģinām izdomāt to piedāvājumu klientiem uz konkrētu sociālo problēmu risināšanu, bet tas vēl procesā. Līdz ar to noteikti ar visiem burtiem.
Es nevaru īsti par savu organizāciju teikt, bet noslēgumā es varbūt varētu teikt vispār par mūsu pieeju. Mēs šķiet visus šos 11 gadus darbojoties ar ilgtspējas jautājumiem esam uzsvēruši, ka jebkuras organizācijas ilgtspēja vispirms sākas ar darbiniekiem un ar to iekšējo vidi. Tā kā es varētu īpaši izcelt burtu šajā burtu salikumā. Paldies!